Esiet sveicināti prāta spēļu ziņu 4. raidījumā. Šodien skatīsimies, kādas izmaiņas notikušas kopvērtējuma tabulā, raudzīsim, kuras komandas ir ielauzušās fināla zonā, kā arī noskaidrosim, kura komanda ir uzvarējusi kino raundu izspēlē. Tāds, kas šoreiz cīnās, ir vesels 117, kuru uzvarēs. To mēs drīz noskaidrosim. Kā arī noskaidrosim, kura komanda ir uzvarējusi labākā zīmējuma konkursā. Un ļoti svarīga ziņa ir tā, ka, diemžēl, finālā nepiedalīsies tomēr 40 komandas. Kopvērtējuma tabula. Kopvērtējuma tabulā izmaiņas mums nav nekāds grandiozs augšgalā notikušas, jo Storms, Sudači, Mr. Gorski, Luks ir saglabājuši savas vietas trīniekā, un trīnieks ir nemainīgs. Savukārt ielūzušās komandas, kuras ir fināla zonā, tās ir Buldurjāņi, pakāpjoties par 2 vietām, Akldīnī, pakāpjoties par 7 vietām, un Iedvesmas kvartāls, pakāpjoties par 8 vietām. Un kā jau iepriekš minēju to, ka finālā nepiedalīsies tomēr 40 komandas. Jo finālā piedalīsies 42 komandas. Tas ir tādēļ, ka 39. 41. vieta ir dalīta, un 42. komanda būs tā, kas uzvarēs cerību kausā. Noslēgusies ir arī balsošana par labāko šīs sezonas zīmējumu, un par tādu ir izvēlēts šāds te ezīts miglā zīmējums, par kuru ir nobalsojuši 69 cilvēki. Apsveicam! Dāvanu jums kā labākajam zīmējumam pasniegsim jums jau nākamajā spēlē. Un ir pienācis laiks noskaidrot kino raundu uzvarētāju. Griežam ratu! Uzvarētājs ir Eža Puskažociņš. Apsveicam! Paldies, ka skatījāties prāta spēļu ziņu 4. raidījumu, un tiekamies nākamnedēļ jau cerību kausos, kā arī 17. datumā lielajā finālā biedrības namā. Paldies un uz redzēšanos!